Cik tas maksā vienam ventspilniekam? Un vai mēs nekāpjam uz tiem pašiem grābekļiem? Parasti, kad runā par infrastruktūru, skan lieli vārdi – attīstība, investīcijas, nākotne. Retāk skan viens pavisam vienkāršs jautājums. Cik tas maksā vienam ventspilniekam? Ne pilsētai, ne budžetam, bet cilvēkam. Pēdējo 30 gadu laikā Ventspilī tika uzbūvēts daudz. Tas viss tika darīts ar domu, ka pilsēta augs, ka cilvēku kļūs vairāk, ka kustība palielināsies. Taču realitāte izrādījās cita. Cilvēku kļuva mazāk, pilsēta kļuva klusāka, un infrastruktūra palika. Kad infrastruktūra paliek, paliek arī rēķini. Ne vienreizēji, ne uz svētkiem, bet katru gadu. Uzturēšana, apsaimniekošana, apkure, remonti, personāls – par to visu maksā pilsēta. Un pilsēta – tie esam mēs. Tieši šeit jautājums kļūst neērts. Ja pilsētā ir mazāk cilvēku, bet būvju skaits nemazinās, tad katram paliek lielāka daļa no kopējās cenas. Mazāk plecu, tas pats smagums. Un tad rodas nākamais jautājums, varbūt pats svarīgākais. Vai mēs nekāpjam uz tiem pašiem grābekļiem vēlreiz? Jo arī šodien pilsētā tiek runāts par būvniecību, par jauniem objektiem, par attīstību. Bet jautājums nav par to, vai būvēt ir labi vai slikti. Jautājums ir cits. Vai šoreiz mēs rēķināmies ar to, cik cilvēku pilsētā patiesībā ir? Cik viņi būs pēc 5, 10 gadiem? Un cik katram no viņiem tas maksās? Iepriekš infrastruktūra tika būvēta izaugsmei, kas līdz galam nepiepildījās. Tagad pastāv risks darīt to pašu, tikai klusāk, bez lentēm un svinībām, bet ar tiem pašiem rēķiniem nākotnē. Ar šo video mēs nepasakām pēdējo vārdu. Tieši pretēji, mēs tikai sākam. Turpmāk mēģināsim šo situāciju pētīt smalkāk, skatīties uz konkrētiem objektiem, uz uzturēšanas izmaksām, uz to, cik tas maksā vienam cilvēkam un kā šie skaitļi mainās laikā. Neskaļi, bez apvainojumiem, ar faktiem. Jo tikai tā var saprast, vai no grābekļa mēs mācāmies, vai vienkārši ejam tam virsū vēlreiz. Piederīgs Ventspilī.